Bro, 15. Āraks Roberts, 16. 27. Sīms Līviks. Un iepazīstināšu jūs arī ar Latvijas izlases sastāvu. 91% atvairītie metieni. Pirms tam arī Pēters spēlēja Liepāja tiek metiens pa vārtiem un Ripa ir vārtos. Nē, paspēja vārtsargs, paspēja. Koitma šo Ripu paņem, nu tur jau cik trūka, nu centimetri šo te epizodi. Ripa apmēram uz iemtienu punktu šķēliens pa vārtiem. Trāpa tā pa vienu spēlētāju, nē, nu tiešām ir vārti, beigās ir vārti, nevarēja saprast, tiesneši nerādīja, bet katrā gadījumā vārti tiek gūti, manuprāt, tas ir Paņkevičs. Tas nozīmē, ka pirms tam bija apusējais sots, iespēja Latvijas valstī spēlēt vairākumā. Ozoliņš spēlē uz zilās līnijas. Širokovs tālāk, Ozoliņš, Širokovs metiens pa vārtiem un rezultāts ir 2-1. Latvijas izlase gūst vārtus un tas ir komandas kapteinis Maksims Širokovs, kurš gūst arī otros vārtus Latvijas izlasēji. Redzam šeit, Širokovs nedaudz pamāna un met no distances. Iespējams arī Širokovs pēc Široko metiena Sīksnis paspēja pilbot, bet, manuprāt, patiešo Ripa lido vārtos. Un vārtiem neseko tur Titarenko noslīd Ripa no izlāpstiņas. Un tagad pretuzbrukums klub, tur viens no Igaunijas spēlētājiem, 2-1. Homikovs piespēl vārtu priekšā un Ripa lido vārtos, kļūdās vārtsargs. Izdodās Homikovam uzlaust arī Koitmā sargātos vārtus, nenosēc tuvu Koitmā un pēc Homikova raidījuma Ripa lido vārtos. Es atkārtojumā šo te apslitoju, viņš aizsargu, deva piespēli, tā bija piespēle un Ripa lido starp kājsargiem, neaiztais kājsargs šeit Koitmā un Ripa lido pataisno arī Koitmā sargātajos vārtos līdz ar to. Un Ripa arī beigās zaudē, dodās nomainīties. Liels, ka šeit nospēlē precīzi Edvards Slesarverskijs. Bet beigās Igaunija zaudē Ripu, piespēl vārtu priekšā, metiens pa vārtiem un rezultāts ir 4-1. Kārlis Ozoliņš no Ričarda Berharda piespēles panāk savai komandai 4-1. Nu, mēs atkārtojumā šo te epizodu liels nocīnās, tur Berhards pārtver Ripu, piespēl vārtu priekšā un arī Kārlis Ozoliņš gūst vārdus, bet tur Misus liels nocienījās Pieapmels, ieguva Ripu, atstāja to Berhardam, Berhards piespēl vārtu priekšā un starp kājsargiem Ripu raida līnijas, diezgan tālu distance un arī Ripa lido pāri vārtiem. Pēdējās 5 sekundes šajā te mačā un varam apsveikt Latvijas klubu izlasi arī izcīnīt uzvaru pirmajā spēlē pret Igaunijas valstsvienību, lai gan izdevās izlīdzināt rezultātu Igaunijai un rezultāts beigās 4-1. Trešajā periodā izdevās pieveikt Igaunijas valstsvienību, bet šī te uzvara nenāca tik viegli.